Iepazīt Valmieru muižas apkārtni, kā arī Gaujas krastus šoziem iespējams arī zirga mugurā. Ziemīga izjāde noteikti sagādās prieku kā maziem, tā arī lieliem. Zirgu trenere Rufina Juraša ikdienā strādā ar 5 lielajiem zirgiem un 1 poniju. Viņas trenētie zirgi ir mierīgi, pieraduši pie cilvēkiem un nebaidās no dažādiem trokšņiem. Tāpēc ar tiem droši var doties izjādēs. Viņu sauc Maksis. Šodien jūs varēsiet ar viņu pamēģināt pajāt. Es jūs pamācīšu, un tad, vai būs viss labi, tad tāpat dosimies izjādīt tepat laukumā. Pirms dodamies Valmieras apkārtni iepazīt zirgu mugurā, daži treneris ieteikumi, kā zirdziņu pareizi vadīt un kā to novaldīt. Maksis ir ļoti paklausīgs un pieredzējis zirgs, tāpēc jau pavisam drīz varam doties izjādē arī ārpus mācību laukuma. Mēs ar bērniem arī šobrīd ņemam arī tēju līdz tādā augstā laikā, un mums pilnīgi izveidojas jau tā kā pārgājiens ar tiem zirdziņiem. Ļoti interesanti, mēs šobrīd piedāvājam 4 maršrutus, 2 mums ir gar Gauju, un 2 mums ir gar Valmieru muižu, gar to Iršu parku. Zirgi vienmēr priecājas, ja tos pabaro ar kādu burkānu vai citu gārdumu. Valmieru muižā dzīvojošos zirgus daudz jau ir iepazinuši apmeklējot dažādus Valmieras pusē organizētus pasākumus. Gan gārdumu tirdziņa, gan pilsētas svētkos, visas 3 dieniņas mēs nostrādājam. Un šitie visi 3 zirdziņi, viņi tiešām vienmēr iet, un bērniņi arī viņus jau zina, kā viņus sauc, tik viņiem gadi. Viņi visi zina, ka viņam var iedot burkānus, jo visos pasākumus tieši viņi arī piedalās. Un mazā ponīte arī, tas ir mūsu rozinīte. Šoziem mazā ponīte Zita iepriecinās pašus mazākos, jo viņai ir sarūpētas kamanas. Parādījās pirmais sniedziņš, un mēs droši vien, ka noteikti mēģināsim to darīt. Un jau es domāju, ka bērni būs sajūsma, kad nevelk raga viņas māma vai tētes, bet velk mazais ponīts. Arī pieaugušajiem prieku sagādās ziemīgs izbrauciens kamanās Valmieras apkārtnē. Tāpat var apvienot ar karstu tēju un līdz paņemtiem pirādziņiem, un mēs varam doties jauka izbraukumā. Lai dotos izjādē ar zirgiem, vispirms nepieciešams sazināties ar treneri, lai vienotos par laiku un arī izjādes vietu. Jāpiesakās tāda veida, ka jāzvan uz Valmieru muižu vai jāskatās Valmieru muižas mājaslapā. Tur ir mans telefons, Stāļa meistares telefons, un tad jāpiezvan un jāpiesakās laicīgi. Vismaz dieniņu iepriekš varbūt vai tāda lielāka grupiņa. Tad varētu arī dienu iepriekš vai tāda mazāka grupiņa, tad varētu arī tajā paša diena pieteikties.